Bija tāds Jānis Bormans, kurš Vasarsvētku kustības saķēra, es teikšu tā, no Somu pentekostiem. Un viņš atbrauca uz Latviju un sāka darboties. Viņš bija baptistu mācītājs, un Dieva gars viņa draudzē ļoti spēcīgi darbojās. Vakarā bānīt no tās Ventspils un no citām, no Talsiem, sabrauca tie lūdzēji, un citi jau nāca baltās drēbēs dziedādami visus tos 3 kilometrus. Ak, Dievs, viss notika slepeni. Kāds evaņģelim kristietis Biržos, Pēters Vieders, garš vīrs, kurš bija atbraucis no Amerikas, lai studinātu evaņģēliju Biržos. Viņš sadzirdēja, ka te iet aplam, te iet pa traku, te iet pa skaļu, un te visā te krīt gar zemi, un visādi iet, un kas notiek. Viņš ierodās Aucē, un Anna stāsta. Viņš nāk iekšā garš vīrs, ienāk iekšā un pēkšņi visā garumā ejā uz grīdas guļ. Es saprotu, kā Grēviņš, tā Bormans, viņi galveno uzsvaru lika uz to, kā tajā brīdī viņi jūta, kā jādara. Kā Dieva gars viņu Kā Dievs viņu vada. Viņi bija atvērti, viņam bija galvenais, tas svarīgākais. Ne to, ko tie cilvēki teiks, bet man stāst, kā tas bija. Un rezultāts bija Rezultāts pamatīgs. Pie varas nāk iekšlietu ministrs Vilis Lācis. Un viens no pirmajām viņa rīkojumiem ir aizliegt Vasarsvētku kustību. Aizliegt. Tikai Vasarsvētku kustību. Tikai Vasarsvētku kustību. Uzreiz. Kad es sauktēju Melleja Bertā, es tad vēl nebiju Jelgavā, un mana kundze zina to gājienu, sasēdināja visu mašīnā iekšā un projām tur bija tāds saltubs hipnotizētājs, un lai tas tagad viņus hipnotizē un atbrīvo no tiem maldiem. Un tas esot saucis ātrāk viņus prom, tikai ne šos te. Fricis Ozoliņkevičs, viņš apmeklēja mājās, un viņam bija velosipēds, un mēs braukājām. Mēs sēdējām uz bagažnieku, un mēs ripojām uz vienu vietu, otru vietu, trešo vietu. Dažreiz vienā dienā, vienā svētdienā apmeklējām 2, 3, un tā mājās viss apmeklēja, un tā gāja laiks. Es teikšu tā, to, ko es esmu redzējis, piedzīvojis, 75. gada mēs reģistrējām draudzi oficiāli Jelgavā, un to, ko mēs piedzīvojam tajā laikā, tā bija īpaši Dieva svētība. Daudz cilvēku atgriezās, daudzi saņēma dziedināšanu, vai ne, un visādi bija. Mēs izgājām arī cauri tiem saucamiem Čekas labirintiem.